Lai parakstītu līgumu ar identifikācijas karti, kur izdod Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ievietojiet savu ID karti karšu lasītājā, un tad ievietojiet to jūsu datoru USB ligzdā. Ja jums pašiem nav identifikācijas karšu lasītājs, tad variet apmeklēt kādu no valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centriem, lai izmantotu karšu lasītāju šajās vietās. Kamēr jūsu ID kartes lasītājs ir ievietots USB ligzdā, nospiediet pogu e-paraksts e-ID karte. Atverās jauns loks un spiediet pogu Sākt autentifikāciju. Pēc neilga brīža atvērsies mazs loks, kur jāievada pinkods. Savu PIN 1 kodu variet atrast uz dokumenta, kas ir iekļauts aploksnē kopā ar ID karti, kuru izdod Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Kad savu PIN kodu esiet ievadījuši, spiediet pogu Apstiprināt. Pēc kāda brītiņa atvērsies jauns loks un nospiediet Piekrītu. Pirmajā lauciņā ievadiet savu dzīvesvietas adresi, kur biedrība var ar jums sazināties. Šajā lauciņā jums nav jāievada adrese, par kuru esiet maksājuši par elektrību. Šo informāciju biedrība iegūs pēc savas iniciatīvas. Nākamajā lauciņā ievadiet savu telefonu numuru un uzspiediet pogu Pārbaudīt. Jums uz telefona tiks nosūtīta SMS īsziņa ar kodu. Nākamajā lauciņā ievadiet šo kodu un nospiediet Apstiprināt. Lauciņa labajā pusē parādīsies zaļš ķeksītis. Tas nozīmē, ka telefona numurs ir apstiprināts. Nākamajā lauciņā ievadiet savu e-pasta adresi un nospiediet Pārbaudīt. Jums uz e-pasta tiks nosūtīta vēstule ar kodu. Šo kodu ievadiet nākamajā lauciņā un nospiediet pogu Apstiprināt. Lauciņa labajā pusē atkal parādījies zaļš ķeksītis. Tas nozīmē, ka e-pasts ir apstiprināts. Gadījumā, ja nesaņemiet kodu, pārbaudiet, vai pareizi esiet ievadījuši jūsu tālruņa numuru vai e-pasta adresi, un vai e-pasta vēstule ar kodu nav iekritusi mēstulēs vai citā sadaļā. Ja jums ir atsevišķas uzņēmuma pārstāvības tiesības, tad spiediet pogu Vēlos reģistrēties arī kā juridiska persona. Ja jūs vēlaties pieteikt juridisku personu, kuru nevariet pārstāvēt atsevišķi, tad aicinām nosūtīt e-pasta vēstuli uz info@tiesiskums.lv, lai biedrība jums sagatavot līgumu manuāli. Šeit jūs variet iepazīties ar datu apstrādes noteikumiem un uzspiediet pogu Esmu iepazinies un piekrītu datu apstrādes noteikumiem, kā arī pogu piekrītu saņemt informāciju no biedrības, kas saistīta ar projektu īstenošanu. Kad to esiet izdarījis, spiediet pogu Reģistrēt. Tiks atvērts jauns loks ar jūsu līgumu. Izlasiet to rūpīgi no augšas līdz apakšai. Ņemiet vērā, ka ja nebūsiet iepazinušies ar līguma tekstu līdz pašai apakšai un ielikuši ķeksīti, tad jūs nevarēsiet parakstīt līgumu. Tālāk nospiediet pogu e-paraksts e-ID karte, atverās jauns loks un spiediet parakstīt. Atvērsies mazs loks un nospiediet pogu Apstiprināt. Atkal atvērsies mazs loks, kur jums jāievada savs pinkods. Savu PIN 2 kodu variet atrast uz tā paša dokumenta, ko izmantojāt iepriekš. Kad esiet ievadījuši savu PIN 2 kodu, spiediet pogu Apstiprināt. Atvērsies jauns loks, un te būs iespēja lejupielādēt parakstīto līgumu. Pēc tam, kad būsiet veiksmīgi parakstījuši līgumu, tad pāris dienu laikā uz savu iepriekš apstiprināto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu, ka līgums ir parakstīts arī no biedrības puses. Lejupielādēt
Appusēji parakstīto līgumu jūs variet vēlreiz, autorizējoties mājaslapā ar savu ID karti.